Rīt ir Youngtimer sezonas atklāšanas diena. Vajadzētu kaut kādu mizu, ar ko uz to aizbraukt. Un saprot, tas BMW, Mercedes, Porsche nav tās ekskluzivitātes tiem autiņiem. Bet ar auto Bianchi. Vai ne? Bet no sākuma auto ir jāsagatavo. Viņš ir nostāvējis pamatīgi ilgi. Viņš ir netīrs gan iekšā, gan ārā. Šādas tādas lietas ir jāaizņem no bagāžnieka, lai skatu nebojā. Šito vajadzētu noskrūvēt nost. Nu, un kamēr es to daru, kas tad tas pa zvēru auto Bianchi ir? Bianchi ir kaut kas ārkārtīgi sens. Kompānija ir dibināta kaut kādā 1800. gadā. Tas ir Eiropas vecākais velospēdu ražotājs, kurš pastāv vēl joprojām. Un šī kompānija paspēja ražot arī automašīnas, un to sāk darīt vēl pirms Fiats tika nodibināts. Tā ražoja līdz Otrā pasaules karam. Pēc Otrā pasaules kara Bianchi rūpnīca viss tika sabumbots. Bianchi meklēja veidu, kā atgriezties auto biznesā. Tāpēc tā uzrunāja Fiat un Pirelli. Šīs trīs kompānijas, Bianchi, Fiat un Pirelli, 1955. gadā izveidoja auto Bianchi. Šajā te auto Bianchi trīsvienībā Bianchi iesaistījās liekot uz galda divas lietas. Kompānija mācēja ražot virsbūves. Šits neturās. Te jābūt kaut kādai atsparītei. Un arī salonus. Bet pats galvenais pašam Bianchi kā zīmolam bija svars, jo kompānija bija zinām kā tādu, glaunu automobiļu ražotājs Itālijā. Katrā ziņā mašīnas bija greznākas kā Fiatam. Savukārt Fiats gribēja, lai auto Bianchi varētu eksperimentēt ar dažādām tehnoloģijām un ražot zināmā mērā limitētas automašīnas, kuras ir bāzētas uz Fiat parastiem modeļiem. Pirelli vajadzēja tikai pasūtījums uz riepām. Tā vismaz vēsturi saka. Pirmais auto Bianchi līdz publikai nonāca 57. gadā. Un tas bija auto Bianchi Bianchina. Pēc tam sekoja Stellina. To veidoja uz Fiat 600 bāzes. Un pēc tam jau pats galvenais Primula. Tas bija auto, uz kura izmēģināja Fiat izstrādāto priekšpiedziņas sistēmu. Līdz ar to auto Bianchi dabūja priekšpiedziņas sistēmu vēl pirms pats Fiats. Tā, no šīm te lietām mums vajadzētu tikt vaļā. Pēc tam jau sekoja auto Bianchi, te ir jau vai nu es vai nu viņš ko. Auto Bianchi Y112. Tas bija auto, kuri jau saražoja reāli lielos apjomos. Tas savā būtībā bija balstīts uz Fiat 127, bet bija tāds greznāks analogs. Un kopumā 1 200 000 eksemplāros to saražoja. Un pēc tam jau sekoja auto Bianchi Y10. Kas ir šis auto? Tā, jānolaiž beņķis. Tā. Man besī, kad mašīnā mētājās detaļas. Principā, tā ir pazīme, ka tu esi auto kolekcionārs. Bet es neesmu. Es esmu vienkārši atkarībnieks, kurš nespēja mierīgi stāvēt, kad redz mazu mizu, ko var nopirkt. Kas tas? Visu miskastē. Re, atradu skrūvi, kamēr sūcu mašīnu. Reku tādu pati ir. Un šeit ir vienkārši caurums. Tai skrūvē bija jābūt, bet nav kas to sagaida. Labi,
risināšu to pēc tam. Bet kopumā auto ir iztīrīts. Atliek tikai tagad braukt uz Moiku. Kas tad slēpjās zem Auto Bianchi Y10 svārkiem? Fiat Panda. Būtiskākā atšķirība ir aerodinamikas rādītājos. Aerodinamikas pretestības, jeb gaisa pretestības koeficients Pandai ir 0,42 un Auto Bianchi Y10 tas ir 0,31. Uzlabojums apmēram pa ceturtdaļu. To tu jūti braucot šoseis, jo Fiatā pie kaut kādiem 100 km/h jau ir grūti sarunāties mašīnā. Savukārt, braucot ar šo auto, komfī, ļoti labi, nekāda problēma. Un tu īstenībā var braukt arī 140 un 150 km/h un justies komfortabli šajā mašīnā. Un tas ir arī tāpēc, ka šim auto ir cits dzinējs. Un tas dzinējs ir Fiat Fire dzinējs. To sāk ražot 80. gadu vidū. Tas ir Fiatam tāds, leģendārs dzinējs, teiksim tā. Mazie kompaktie 4 cilindru dzinēji, kurus Fiats principā uzstādīja visiem automobīļiem ar litrāžu, man liekas, līdz 1,4. Līdz ar to tie ir Fiats Uno, Fiats Tipo un tie Fiat dzinēji, kas šobrīd skaitās multi-air dzinēji, arī ir atvasināti no Fiat Fire dzinēju saimes. Tā kā, teiksim tā, šos dzinējus Fiat sāk ražot 80. gadu vidū un ražo vēl joprojām uzlabotā veidā. Savukārt, pirmais, kur tas dzinējs tika uzstādīts, bija Auto Bianchi Y10. Tātad divas novitātes – aerodinamika un dzinējs. Vēl Auto Bianchi bija iespējams nopirkt ar turbo dzinēju, man liekas, tam bija 75 vai 80 zirgspēki, un Auto Bianchi Y10 varēja dabūt ar pilnpiedziņu, tāpat kā Pandu. Šis auto ir tā greznā versija, tā nav ne tā ātrā, kas ir turbo, ne tā pilnpiedziņas versija, bet tā greznā ar kondicionieri, centrālo atslēgu, Alcantara salonu, kurš tev ļoti labi notur. Ļoti labi sēdi šeit iekšā. Nekur tu te ārā nekrīt. Īsumā tas ir viss. Es esmu Jānis, tu skaties Es par auto. Tiekamies rīt. Young Timer Coffee Time.